Čau! Mans vārds ir Edgars, un es esmu teātrā režisors un dramaturgs ar vairāku gadu pieredzi darbā jauniešu teātra studijā. Čau! Mans vārds ir Artūrs, esmu teātra un kino aktieris ar 6 gadu pieredzi pedagoģijā. Vai tev interesē teātris? Vai tev interesē teātra aizkulises? Kā top izrāda? Ja tev ir vismaz 14 gadi, tad teātris ir veids, kur tu vari izpausties, kur tu vari paust savu balsi un būt brīvs. Nāc uz jauno teātra laboratoriju. Kāpēc jauno? Jo mūsuprāt, jaunajos ir spēks un uzdrīkstēšanās. Kāpēc laboratorija? Jo teātris ir nebeidzams eksperiments. Mēs tev parādīsim, ka teātris var notikt ne tikai uz skatuves, bet arī, piemēram, šeit, parkā. Vai uz ielas. Vai kādā pamestā mājā. Uz jumta vai pagrabā. Jebkurā vietā, kurai ir stāsts. Mūsu draugi Fonds Initium tev piedāvās prakses vietas dažādos skatuves mākslas projektos. Tu varēsi iepazīt tādas teātra profesijas kā dramaturgs, režisors, aktieris, scenogrāfs, gaisa mākslinieks, producents un citas. Pateicoties Rīgas domas atbalstam pirmais mēnesis jauno teātra laboratorijā, tev būs bez maksas! Nāc un piebiedrojies jauno teātra laboratorijai un kopā radīsim kaut ko patiešām foršu un aizraujošu. Un ja jūs mums neticiet, paklausieties, ko par mums runā mūsu bijušie audzēji. Jep, vietas skaits ierobežots. Jā, tas gan. Edgars ir superīgs, viņš ir ļoti pašs cilvēks, ļoti brīvs ar tādām foršām, tiešām unikālām idejām. Viņš nebaidās riskēt un viņš ļoti mīl cilvēks, ar ko viņš strādā. Man bija tas gods strādāt gan ar Edgaru, gan ar Artūru. Viņi ir garā jauneklīgi un forši var sakonektēties ar jauniem cilvēkiem. Edgars bija izveidojis tādu ļoti drošu vidi, kur viņš mūs motivēja un izaicināja izkāpt ārā no savas komforta zonas, un tajā pašā laikā Edgars bija kā tāds mūsu vadītājs, tāds pavadonis. Edgars kā pedagogs tiešām ir fantastisks. Viņš uzklausa jauniešus, vada viņu šajā radošajā procesā un arī pilnveido mūsu idejas, padot mūs cauri šim procesam. Edgars spēja mūsos atraisīt to brīvību un to prieku. No Edgara bija šī cieņa pret skolnieku, kura bieži vien nav novērojama no citiem skolotājiem. Nodarbības bija 2 stundu piedzīvojums. Katru reizi, man liekas, kaut kas cits notika. Jā, tad nevar teikt, ka nodarbībām bija kāds viens noteikts šablons, kur mēs varējām ielikt šīs 2 stundas. Katra nodarbība varētu būt kā izrāde, koncerts, ballīte. Šīs teātra nodarbības man vispār deva kaut kādu virzienu, kaut kādai karjeras attīstībai. Teātra nodarbības un tikai man iemācīja, kā pasniegt sevi, kā runāt cilvēkos. Es joprojām esmu ļoti pateicīga Edgaram, jo tieši pateicoties viņam es šobrīd atrodos Jacksonvillā, Floridā, kur es varu pilnveidot sevi teātra mākslā un filmas režijā. Es ļoti ieteiktu iet pie Edgara un Artūra uz teātra studiju, jo tas noderēs jums. Tas ir kaut kas jums jāizdara priekš sevis. Tiks tiešām ļoti kvalitatīvi pavadīts laiks ar cilvēkiem, kas jūs ciena, kas jūs atbalsta un mudina darīt labāku. Šādas iespējas nevar laist garām, tādēļ es noteikti iesaku arī tev un visiem iesaistīties Edgara un Artūra teātra studijā. Iesaku katram, kurš grib izmēģināt sevi radošajā jomā, uz skatuves, kā aktieris, kurš grib izstāstīt savu stāstu, iet tieši pie Edgara un Artūra. Tu nenožēlosi, ja iesi studijā pie Edgara un Artūra. Jā.